Kādam skolas laiks jau ir aiz muguras, bet citam vēl jāmācās. Devāmies ielās noskaidrot, kuri mācību priekšmeti tad ir zinātnei tuvāki. Kurš mācību priekšmets skolā visvairāk saistās ar zinātni jūsuprāt? Manuprāt, ķīmija un bioloģija. Kaut man pašai nav, jo es mācījos profesionālā vidusskolā. Fizika. Bioloģija. Un kāpēc tieši šie priekšmeti? Eksaktie. Nē, tāpēc, ka tālākā izvēle bija saistīta ar to un profesiju un tam līdzīgi. Un matemātika noteikti, jo viņi ietver vairākus. Viņi ne tikai pat par sevi kā priekšmets, bet arī parādās gan IT jomās, programmēšana, fizika un citādos veidu priekšmetos arī un zinātnēs. Ķīmijā tu var iemācīties visus tos savienojumus, visas formulas, kas, teiksim, vēlāk arī, teiksim, tu vēlies iet kaut kādu zinātnes jomā strādāt, tās lietas, kas tev iedod tos pamatus, teiksim, jā. Es domāju, ka tas ir no divām pusēm atbildāms jautājums. Tas ir bērnu izpratnē un tas ir skolotāju izpratnē. Bērnu izpratnē, jo mazāks bērns, jo tas varētu šķist, ka tas ir visās lietās tā zinātne, un tad skolotāju jautājums ir to zinātni ietilpināt tajos mācību priekšmetos. Nu, protams, uzreiz nāk prātā, uzreiz tā varētu būt fizika, uzreiz tā varētu būt ķīmija un tādas lietas, kur tad tur ir tādi neizmērāmie plašumi, bet tikpat labi tā ir arī matemātika, tā ir arī latviešu valoda, tā ir arī mūzika. Droši vien tas klasiskais varētu likties, ka tā ir matemātika, ķīmija, fizika, dabaszinības, vai ne? Bet patiesībā, ja mēs padomājam, tad patiesībā ik viens no mācību priekšmetiem tā ir zinātnes sastāvdaļa, jo gan latviešu valoda, māksla, kultūra, sports, tas viss ir kaut kas, kurā ir iespējams iegūt augstāko izglītību, tostarp doktora grādu. Līdz ar to tad es domāju, ka principā jebkurš mācību priekšmets ir zinātnes sastāvdaļa. Nu, laikam es kā mākslinieks, kas mācās Valmiera dizaina mākslas vidusskolā, tikko pabeidzu, tur notiek kaut kāda zīmēšana un gleznošana, bet tā šeit arī ir kaut kāda veida savu zinātne un arī dažādi mākslas priekšmeti.